Šobrīd atrodamies Igaunijas vienā no lielākajiem saules parkiem, kurš jau gadu ražo elektroenerģiju. Tiekos ar uzņēmumu Smart Econ dibinātāju, īpašnieku un vadītāju Magno Kūre, kurš šobrīd aktīvi strādā pie viena no lielākajiem saules parkiem Igaunijā. How would you evaluate the development of solar parks in three Baltic countries? Kā jūs vērtētu saules parku attīstību trijās Baltijas valstīs? Igaunija un Lietuva ir Latvijai krietni vien priekšā, jo, piemēram, Lietuvā tirgus sāk attīstīties jau pirms vairāk nekā 10 pat 11 gadiem. Igaunijā, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, ir visvairāk atjaunīgās enerģijas projektu. Latvija šajā ziņā ieņem 3. vietu starp Baltijas valstīm. Iespējams, tas ir tāpēc, ka Latvijai vēsturiski ir bijusi laba attīstīta hidroenerģijas ražošana un nebija tik izteikta nepieciešamība pēc saules un vēja parku attīstības, kas tagad ir salīdzinoši vēl tikai agrā attīstības stadijā. Tā kā Latvijā vēl nav realizēta liela projekta, elektroenerģijas sadales un pārvades operatoriem nav tik lielas pieredzes. Zinu, ka viņi šobrīd pārņem zināšanas un pieredzi no saviem Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Taču būtu labi, ja tīkla operators sāktu dialogu un sarunas arī ar projektu attīstītājiem, jo tiem ir ne tikai atjaunīgās enerģijas projektu attīstības pieredze Baltijas valstīs, bet arī Dānijā, Vācijā un Polijā, kuras ir ļoti attīstītas valsts šajā tirgū. Latvijai vajadzētu mācīties no šīs pieredzes, tā kā tā ir salīdzinoši agrā attīstības stadijā. Tai varētu būt potenciāli būt labākie noteikumi tirgus dalībniekiem Baltijas valstīs. Kādi ir Smartcon nākotnes plāni? Tā kā mūsu kompānija ir no Igaunijas, mēs lielākās attīstības iespējas saskatām Igaunijā. Šeit top arī lielākie būvniecības projekti. Taču Smartcon arī Latvijā saredz lielu attīstības potenciālu. Šobrīd dažās attīstības stadijās ir vairāki projekti, ne tikai lieli saules parki, bet arī hibrīda parki. Mūsu mērķis ir nākamajos 2–3 gados Baltijas valstīs īstenot atjaunīgās enerģijas projektus ar kopējo jaudu, kas sasniegs 1 gigavatu.